Hei, mēs esam mežā, un mūsu alfabēta piedzīvojums var sākties. Čau, es esmu Valters, un šie ir mani palīgi. Čau! Čau! Mēs esam Valtera palīgi! Vai esi gatavs mācīties alfabētu? Jā, mācies alfabētu kopā ar mums! Šodien mums būs jānosauc visi alfabēta burti. Vai jūs man palīdzēsiet? Jā, mēs tev palīdzēsim, Valter. Sarkanā krāsā, redzi? Varbūt viņš ir kā šitā vai... Jā, apskaties. Vai tu zini šito burtiņu? Bet tā apskaties kārtīgi. Varbūt tu zināsi, kas tas par burti, ja tu apskatīsies. Sveiks! Vai tu zini, kas es esmu? Es esmu Alnis. Es dzīvoju mežā. Es sākos ar burtu A. Ļoti interesanti. Tikai žēl, ka savam kokam nav ābola, tad varētu viņus ēst. Bet šajā mežā dzīvo āpši. Jā, vai tu zini, kas šis par burtu ir? Tas ir otrais burts alfabētā. Es esmu āpsis, un mans pirmais burts ir A. Es esmu bebrs, un sākos ar B burtu. Visapkārt balts. Man ir tik augsti rokām. Man gan nav augsti rokām. Kāpēc tev nav augsti rokām? Jo man rokās ir cimdi. Tarā! Jā, pareizi. Tas ir C burts. Šo burtu es diezgan labi pazīstu. Jo šajā mežā, zini, ir ļoti daudz čiekuru. Un šis burts ir ļoti līdzīgs čiekuriem. Vai tu vari uzminēt, kas šis pa burtu ir? Manuprāt, tas ir... Paga, jums vajag minēt. Kā domā, kas šitais pa burtu? Ar D burtu sākas dejošana un dancošana. Egle sākas ar E burtiņu. Mēs esam atnākuši pie nākamā burta. Un, ja tā padomā, Laim, tu zini, kas tas par instrumentu ir ērģeles? Jā, man bija koncerts nesen, un es dzirdēju ērģeles, kamēr es dziedāju. Mans saimnieks strādā baznīcā un spēlē ērģeles. Bet es esmu ēzelis. Kur ir nākamais burts? Valter, vai tev patīk futbols? Jā, man patīk futbolu spēlēt. Un šobrīd mēs filmējam video. Uzņemam foto. Atceries, ka mamma uzņēma foto, kad tu spēlēji futbolu? Jā, atceros. Nu saki, kā tev liekas, kas šis par burtu ir? Vai tu teici C? Tas nav pareizi. F? Pareizi. Tā, bērni. Uzņemsim foto. Lai saprastu, kas šis par burtu, tev jābūt gudrai galvai. Vai tev ir gudra galva? Šis ir G burts.
Šis burts man asociējas ar vienu mūzikas instrumentu. Tā ir ģitāra. Ja man līdzi būtu ģitāra, tad es varētu uzspēlēt kaut kādu foršu dziesmu. Man ļoti patīk spēlēt ģitāru. Laima, kā tev liekas, tu zini šo burtiņu? Es nezinu, vai tu zini? Varbūt paprasīsim viņiem. Vai Jā. jūs zināt, kas šitais par burtiņu? Viņš izstāds kā helikopters, bet ka viņš lidotu pāri mežam, kā helikopters, kurš lido pāri mežam. Padomā kārtīgi. Jā. Vai tev patīk helikopteri? Tu uzzināji pareizi. Var izmantot kā vārdu helikopters. Jā. Ejam tālāk. Ļoti interesanti. Bet skatieties, kur ir izcirtums. Mani tas ļoti ieinteresē. Paula, vai tu zini, kas tas par burtu? Nezinu. Varbūt viņi zina. Uzprasīsim. Kas tas par burtu? Pareizi! Iburts! Šis burts ir ļoti īsts. Īpašs arī. Jā, šis ir īsts, īpašs ļoti burts. Arī. Aha, jā. Vai tu zini šo burtu? Nu, saki ātrāk. Tas ir I. Nē. Tas ir I. Es ievēroju, Laima, ka šajā mežā ir drausmīgi daudz koku. Kas tev liekas ir šis burts? Un kāpēc viņš izstāsta šitā? Jā, tas ir K-burts. Kāpēc? Ko? Kas? Jā, kas, kā, ko, kāpēc? Kas, kā, ko, kāpēc? Tik žēl, ka ziemā neaug ķirši. Jā. Man ļoti garšo ķirši. Tas ir tik bēdīgi. Tev garšo ķiploki? Nē. Man arī ne. Varbūt tev garšo ķiploki? Man patīk ķiploki maisītas savā plīka ķipoli. Es redzu. Es zinu šo burtu ļoti labi, un es zinu, kāpēc viņš ir uz šī koka. Tas ir ļoti labi, ka šis koks pieder man, jo tehniski mans vārds ir Laima, tāpēc sakas ar burtu L, tāpēc šis koks pieder man. Aha. Ej, Laima, paskaties! Tur lācis nāk! Ej, lācis! Nākam! Skrien ātrāk! Palīgā! Nu, es vairs to lāci neredzu. Laikam aizbēgām. Nu, bet lācis nedrīkst apstādāt mūsu piedzīvojumu. Mums jāturpina. Līdz mēs pabeigsim. Ejam. Es ievērojusi. Jā. Tas ir vispār ļoti daudz kas. Ļoti daudz kas. Šeit ir gan ļoti daudz celmi, gan ļoti daudz koki. Vai tu zini, kas ir lācim? Lācim ir lipa. Jā, lācim astas vietā ir lipa. Man patīk šīs mežs. Vai tu zini, kas šis pa burtu ir? Lai es palīdzētu, es parādīšu, kā viņš izstāsta. Kaut kā šitā man nav pietiekami daudz rokas. Šitā viņš izstāsta. Nu, arī šitā viņš izstāsta Laima vispār jau, bet nu labi. Nē, viņš izstāsta šitā. Jā, pareizi.
Tas ir burts M. Uz M burta ir arī mīklas. Klausies šo. Tīrais apsats netīro. Kas tas ir? Tīrais apsats netīro. Pareizā atbilde ir pirmais sniegs. Vai tu proti minēt mīklas? Nē, es nezinu, kas šis pa burtu ir. Varbūt tu zini? Kas tas par burtu? Es zinu šo burtiņu. Tas ir N burtiņš. Jā! Huhu! Vai zināt, ko Kaķi saka? Kaķi saka ņau. Jā. Jā. Vai tu zini, kas šis pa burtu? Pareizi. Eņi. Šis ir, manuprāt, viens no sarežģītākajiem burtiem. Ņa. O, es to redzu. Ļoti Par laimi, interesants. šajā mežā ļoti daudz aug ogas. Vai šeit ir ozoli? Šeit, tieši šajā mežā nav ozolu, bet šeit ir daudz ogas. Man liekas, ka tu jau saproti, ka šis pa burtu ne. Skatieties, šīs koks ir priede, un šī ir parastā priede. Un Paulai ļoti patīk priedes. Aha, vai tu zini, kas šis pa burtu ir? P, pareizi. Ejam tālāk. Vai tev garšo rieksti? Ar rokām var paņemt riekstus. Ar S burtu sākas sniegs. Laf, laf. Es jau zinu, ka man visi saka, kad es izskatos pēc ķengura. Laf, bet es neesmu ķengurs. Es esmu suns. Laf, un sākos ar burtu S. Vispār, ja tā padomā, nav daudz vārdu, kuri sākas ar šo burtu. Jā. Vai tu vari uzzināt, kas šis pa burtu? Ir ļoti interesants vārds. Jā. Šausmīgi interesants. Šausmīgi interesants, jā. Tas ir Š burts. Viņš ir stilīgs. Stilīgs. Jā. Patad, vai tev patīk iet uz teātri? Jā, man ļoti patīk teātris, bet ja tā padomā, vispār esat ievērojuši, ir palicis tumšāks jau. Uzspēlējam vēl vienu spēli, ko? Nē, nevaram. Paliek jau tumšs. Jā, labi, čau. Tiekamies rīt. Labi, čau. Uzmanību, uzmanību. Šis ir U burts. Šeit ir ne tikai daudz koku, bet arī drausmīgi daudz ūdens. Par laimi tev kājas nav slapjas gadījumā. Nē, es negāju kā Paula cauri ūdeņiem. Gāji. Tad man nav bikstas slapjas ar ūdeni. Šis burts ir U. Nu, ko lai es saku, šis laikam ir mans, žēl, ka ne koks, bet laikam zari. Šie ir mani zari. Man ar Paulu bija daudz lielāks, tāpēc tev vajadzētu būt ļoti greizsirdīgam. Nu jā, tā vajadzētu būt. Mēs ar Paulu esam varanākas. Jā. Šis burts ir V. Mana vārda pirmais burts. Es esmu vilks, un mans pirmais burts ir V. Tu, protams, neredzi šo burtu šobrīd, bet es tev iedošu tādu maziņu
maziņu ideju, par ko šis burts varētu būt. Tātad, šis burts ir pirmais burts vārdā ziema. Un zirgs. Ziemā es ceru zupu. Protams, ja saukstējos. Un tadā! Tas ir zēburts. Tāpat kā ziema. Ir mūsu alfabēta pēdējais burts. Es jums iedevu tādu pamājienu. Eju, dzirdējāt? Žagata. Šis burts ir ž. Un ar to alfabēts ir beidzies. Cerams, ka pēc šī video jūs mācīsiet alfabētu. Noteikti skatieties arī nākamo video, bet tagad mēs teiksim atā. Atā!